Pirmais jau, kas mums šodien uz galda, kas ir nolikts pašvaldībām parakstījušās. Jā, ir ļoti daudz problēmas. Jā, ir arī ekonomikas ministrs. Šeit Vācijā mēs redzam to, ka viņiem... Es gribu saprast, kāpēc tieši jūs tā kā arī izvirzīja par to ministru. Vienas vasaras laikā, priekš tā laika, es ļoti labi atceros, mēs varējām nopelnīt tik daudz naudu, ka varēja pēc tam visu gadu pastāvīgi dzīvot. Nebija jādomā, ka mēs Jelgavā izveidojām, pat atvērām savu naktsklubu. Ja tu būsi labs tajā, ko tu dari, ja tu būsi labs sportists, ja tu būsi labs dziedātājs, mediķis, matemātiķis, uzņēmējs, ja tu būsi labs, jebkuras jomas pārstāvs, vai pat ja tu būsi labs pavārs, vienalga, kuras jomas pārstāvs, ja tu būsi šajā jomā labs, tad, un varbūt pat izcils, un varbūt pat Latvijā labākais, ja, un ja tu būsi absolūti, tad neizbēgam politiķi vienā brīdī sāks par tevi interesēties un aicinās pēc tavu padoma. Čau visiem un laipni lūgti Karjeras formulas pirmajā podkāstu epizodē, kur mēs ielūkojamies dažādu profesijas ekspertu ceļā uz veiksmi. Šodien mūsu īpašais viesis ir Latvijas valsts ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Sveiks, Viktor! Labadiena! Un tāds kā ievada jautājums, varbūt jūs varat pastāstīt, kur mēs šodien vispār atrodamies, kas šī pa foršo vietu? Mēs šodien esam vietā, kur top jauni uzņēmumi, kur top arī ekonomikas politika. Tas ir Jelgavas birojas ekonomikas ministrijai, kur mēs izveidojām pavisam nesen, ar mērķi būt tuvāk uzņēmējiem, ar mērķi būt tuvāk reģioniem un ar mērķi arī politikas veidotājus atvilkt uz reģioniem, lai viņi redz, kā ikdienā tad tiek īstenots un realizēts tās idejas un lietas, pa kurām mēs ikdienā cīnāmies. Šeit kopā arī šodien jūs šeit pastaigājat par šo biroju. Šis ir atvērtā tipa birojs. Šeit kopā ar mums strādā arī uzņēmēji, arī jaunie vienreģi, kas ir tikai sākuma stadijā. Šeit ir biznesa inkubācijas uzņēmumi arī. Mēs vienlaicīgi dalām šīs telpas, un tā ir arī iespēja vienu otru ideju patieši aprunāties ar uzņēmēju. Ko viņš saka, vai šis varētu būt jēdzīgi vai nē. Tā kā, manuprāt, ļoti laba vide, kur strādāt un strādāt īpaši reģionos, jo man ļoti svarīga tieši reģiona attīstība. Un tāpēc arī es izvēlējos, kad daļu laika gan es, gan ministrijas vadība pavadīs reģionā. Strādājot, nevis vienkārši dodoties viesizrādē, bet reāli strādājot uz vietas un esot tuvāk mūsu iedzīvotājiem, mūsu uzņēmējiem. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski gan vienkārši uzņēmējiem, gan ka Jelgavā mums ir tāda vieta un vispār arī pat jauniešiem. Un pievēršoties vairāk sarunai, sāksim no paša sākuma, lai uzzinātu jūsu ceļu šo tiešām nopietno amatu. Bieži vien noteiktas līderu īpašības parādās arī bērnībā. Pastāstiet nedaudz par jūsu bērnību. Ko jums patika darīt? Kāds jūs bijāt? Kā jau katram daudz, kas man patīk tehnika, jā. Man arī bērnībā ļoti patika tehnika, dažādas kaut ko skrūvēt, kaut ko veidot, jā. Un tāpat arī tagad, arī sportot ļoti patika, jā, un šīs lietas jau nekur nav pazudušas, vai ne? Visu laiku patīk kaut ko veidot, radīt, lai un tas arī tas, ko mēs ikdienā arī darām. Mēs visu laiku domājam, kā radīt kaut ko jaunu, kā attīstīt, un tikai tā var iet uz priekšu. Tad var redzēt, tad ir arī palicis tas tā kā no bērnības tās noteiktās lietas. Un, ja mēs runājam par vidusskolu, kur izlēmāt vidusskolā mācīties? Vidusskolā, es esmu arī jelgavnieks, ja es mācījos gan Jelgavas 4. vidusskolā, gan Jelgavas valsts ģimnāzijā, un vidusskolā jau tie novirzieni bija humanitārā novirzienā, es pamatā mācījos, jā, tā kā
Bet tas jau vidusskola jau tikai tāds sākuma posms. Jā, un tie pamati. Jums to pamatiņu, kādu vērtību tieši tās skolas? Es domāju, ka jā, protams, jau katra vieta un katrs skolotājs jau kaut kādu nospiedumu atstāja arī tavā turpmākajā karjerā. Un tāpat arī manā dzīvē, protams, ir ļoti daudz ir skolotāji, kas man iemācīja labāk izprast matemātiku. Ir lietas, ko es no šodienas skatoties, noteikti būtu vairāk mācījies fiziku, ķīmiju, noteikti būtu vairāk mācījies nekā es to darīju vidusskolā. Bet tālākais jau ir, tas ir tas pamats, tie tavi draugi, tie tavi, kas tev... Tas ir tas, kas tev paliek, un tās pirmās dzīves pieredzes jau tev rodās tieši vidusskolā. Un jūs arī tajā laikā tad visticamāk no sporta nodarbojaties, varbūt vēl kāda pašpārvaldes darbība vai kaut kas tam līdzīgs, vai vairāk pat nē? Nē, es biju, varētu teikt, es domāju, ka gan aktīvs skolā, man patika iet uz skolu, man patika viss, kas skolā notikās. Bet tas, kas bija varbūt savādāks, tu mācies 11. klasē, ja? Tad es arī mācoties 11. klasē, tavā vecumā, ja? Tad tas bija tas, ko es izdarīju, varbūt tādu neparastāku, ja es 11. klasē mājā, kad mums tagad skola beidzās, es izmantoju iespēju un braucu vasaru pastrādāt uz ārvalstīm. Apguvu valodu, apguvu citu kultūru. Es uz Īriju aizbraucu. Un Īrijā es pavadīju kopā ar savu vienu klasipietu, kopā pavadījām skolas biedru, kopā pavadījām 3 mēnešus. Perfekti apguvu angļu valodu, iemācījos ļoti, es teiktu, stipri pacēlu savas zināšanas, kādas man bija līdz tam brīdim. Gan arī, protams, arī kaut ko nopelnīju, bet arī iepazinu mazliet plašāk to pasauli. Un šodien skolēniem ir dotas ļoti plašas iespējas izmantot dažādas programmas, kas arī, piemēram, Junior Achievement, veidojot savus uzņēmumus, domājot, saņemot pirmās konsultācijas jau vidusskolas laikā. Tā, kad es mācījos, tas bija ļoti, ļoti ierobežot kaut kas tam līdzīgs. Ja? Mēs domājām arī tajā laikā par biznesiem, domājām, ko varētu darīt, un arī šo to arī darījām, ja? Bet jau skolā mācoties. Bet jāizmanto tās iespējas, kas šodien skolēniem tiek dotas, īpaši domājot par to, kā pavērt tādu plašāku tvērienu. Ja? Bet arī par tiem pašiem apmaiņas pieredzes braucieniem diezgan mums arī stāsta. Tā kā ir arī man bijuši tiešām draugi, kuri ir aizbraukuši prom un tā kā saka, ka vienkārši cita pasaule, ka tur ir tā kā un tik forši tā kā iepazīt, kā ir citur un atvest kādu daļiņu no turienes atpakaļ. Protams, man šis process, ko mēs sākām skolas laikā, tie braucieni uz Īriju, mēs turpinājām viņus pēc tam katru vasaru, turpmākos 5-6 gadus. Ja? Katru vasaru, kā bija vasaras brīvlaiks, tā mēs braucām. Mēs braucām, protams, pelnīt naudu, ja tas bija tas pamat, bet te jau ar to viss neaprobežojās. Tev jau ir ļoti daudz, pēc tam arī, universitātes laikā pat prakses un vēl viss kaut kas, tas tev iedod to plašāku skatu, ieraugi citu kultūru, citu vidi un iepazīsti. Un arī tagad, redzot Īriju vienu no attīstītākām ekonomikām Eiropā, pilnīgi noteikti viena no straujāk attīstījušām ekonomikām, pat varētu teikt, pasaulē. Un man nav nepieciešams braukt uz turieni, lai saprastu, kāpēc tas tā ir noticies. Es ļoti labi zinu, es tur biju, es redzēju, kā tas viss tapa. Man daudz draugu tur vēl joprojām. Tas ir mazliet, tā ir lieliska dzīves pieredze, kas tev jebkurā gadījumā noderēs. Un izmantot tās iespējas arī tagad izmantojiet. Nevajag mājās sēdēt vasarā. Vasara ir labākais laiks, ko vajag. Pazuda kaut kāda tā nedaudz jaunības garša, kad tā kā aizbrauca tikai strādā, ka bija forši. Protams, bija ļoti forši, bija pat vairāk kā forši. Ja, tā kā tas, tu jau arī, kā tu arī pats sevi padarīji jau daudz brīvāk. Ja, mēs vienas vasaras laikā, priekš tā laika, es ļoti labi atceros, mēs varējām nopelnīt tik daudz naudu, ka tu varēji pēc tam visu gadu pastāvīgi dzīvot, tev nebija jādomā, vai
vai tev tā kā būs vai nebūs kaut kāda tev pilnīgi visam, ko tu vēlies, tu vari daudz brīvāk dzīvot, darboties un realizēt kaut kādas savas plānas, idejas, ja, vai tev nekam nekas nav jāprasa, tu esi pats patstāvīgs. Labi. Vidusskola tā kā pabeigta, īrija kaut kādus pamatus ir ielikusi. Un ko tad nolēmāt tālāk mācīties? Un kāpēc? Kas jūs tā kā iedvesmoja tur iet? Man vienmēr patikusi viss, kas saistās ar būvniecību, ekonomiku. Un man pamat doma bija šeit pat Jelgavā universitātē par būvinženieriju, bet tajā laikā Rīgas Tehniskā universitāte atvēra tādu specifisku programmu inženieru ekonomisti, kas man likās baigi interesanti. Kaut kas jauns, kaut kas nebijis, un es iestājos programmā, kas tajā laikā bija pilnīgi atvērta jauna. Mēs bijām pirmie studenti, kas uzsāka mācīties tajā programmā visu kursu, un visi bija tiešām tādi ambiciozi cilvēki, tiešām atvērti jaunajiem, un tā programma pat nebija akreditēta. Tā kā mums bija jāmācās, mēs nezinājām, ka mēs iestājāmies, mēs nezinājām, vai mēs tiksim akreditēti. Mums bija visiem motivācija uzrādīt labus rezultātus savās mācībās, mums bija visiem motivācija, lai visi tie gadi, ko mēs pavadām universitātē, lai viņi būtu jēdzīgi. Ja, un beigās, protams, ieguva visas akreditācijas, mēs bijām pirmie absolventi, un mums pēc tam arī pavērās, darba tirgu pavērās ļoti labas iespējas pēc absolvēšanas, ja, jo daudz no mums nonāca ļoti strauji, varēja veidot savas karjeras dažādos jomas uzņēmumos. Ļoti laba izvēle bija, un tas bija kaut kas jauns. Kur jūs tieši arī, kuras bija tās jomas, kuras jums pavēra iespējas? Man bija tieši tas, kas varbūt šodien nešķiet tik tāds jauns, vai ne? Bet tajā laikā tas bija viss pilnīgi jauns un nezināms. Tā bija inženieru ekonomisti, nekustām īpašumu ekonomists. Ja? Tāda specifiska tieši par nekustām īpašumu. Un tas bija nekustām īpašumu apsaimniekošana un viss, kas saistās ar būvniecībdarbību, viss šis bija tas zināšanu kopums, ko mums deva iekšā. Un tajā laikā mēs runājām par efektivitāti, mēs runājām par to, par dzīvojumu māju šiem ilgspēju, kas tagad liekas visiem pašsaprotam, māju siltināšanas un viss šīs lietas, bet tajā laikā tās bija tikai daži pilotprojekti Latvijā, kas bija realizēti. Cilvēki vispār nezināja, ko nozīmē, kāds ir mājai, tur mainīsim logus, tur siltināsim, tur taisīsim pamatus un taisīsim, tādas, restīvi, tu māju iedeva otro dzīvi, ja. Un tā bija gan sociāla lieta, ka tev ir jāpārliet, mēs metāmies iekšā šajā arī jaunajā, ja, kad tu ej uz sapulcēm, mēs Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē strādājām. Tās bija viena no pirmajām praksēm, ja, un tad mēs skatījāmies sapulces, ja, kā cilvēki runā par to, ka vajag siltināt, kā cilvēks pārliecināt, kādas prezentācijas, nācām kādām savām idejām. Es atceros, staigājām pa dzīvokļiem, mēģinājām pārliecināt cilvēkus, ka šī lieta ir pareiza lieta, ka šī jādara, bet toreiz tas bija tā, ka tev bija ļoti maz tādu īstu piemēru. Tur bija cilvēkiem bija jāpanāk tā cilvēku uzticība, ka viņi uzticās, ka šobrīd šo lielo summu ieguldot naudas, ka tomēr būs dienas beigās rezultāts, ka tā dzīve paliks lētāka, māja paliks foršāka, māja paliks siltāka, visi tie labumi. Ja. Un tās studijas tev jau tālāk arī veda tālāk, jo man bija darbs profesionālās organizācijās, kas bija tieši ar nama apsaimniekošanu saistīts, un tas bija tas virziens, tāda mājokļa politika, tas bija tas virziens, kur man viss sākās, un arī savā veidā ieveda arī politikā, tieši no turienes, nedz no kurienes citur. Jā. Un varbūt arī bija kaut kas paralēli, ko jūs darījāt, vai jūs teicāt, ka jums arī patika visas biznesa, vai nodarbojaties ar uzņēmēju darbību, vai savus projektus īstenojāt, kaut kas tam līdzīgs? Mācības un viss, kas saistās ar mācībām, to profesionālo karjeru, tas vienmēr bija pirmajā vietā. Ja? Jā. Bet, protams, kā jaunam cilvēkam, mēs arī nodarbojāmies ar dažādām
lietām, kas mums tajā laikā patika, lietām, kur mēs likās. Jelgavā bija ļoti aktīva studentu dzīve. Jelgavā mēs nodarbojāmies ar dažādu pasākumu organizēšanu. Mēs pat sākām dažādas tādus pilotprojektus veikt, un kas viss beidzās to, ka mēs Jelgavā izveidojām, pat atvērām savu nakts klubu kopā ar vienu. Diezgan interesanti. Es nebūtu gaidījusi, man liekas, tas ļoti interesanti. Tu bija vienu savu skolas biedru, un tālāk, vien arī man draugu kopā mēs to izveidojām. Absolūti no nulles. Mums tajā laikā bija, mēs, manuprāt, mācījāmies 2. vai 3. kursā universitātē. Mēs tikko bijām pēc vidusskolas. Kā jūs nonācāt uz tādas trakas idejas? Tas ir tāpēc, ļoti interesanti. Kā jau jaunieši taisa visādus, jūs arī noteikti, studenti pašpārvaldēs visādus projekti, visādi ir kaut kādi pasākumi. Mēs arī bijām aktīvi, mēs domājām kaut ko varētu darīt, kaut kādas pieredzes. Mēs bijām ārvalstīs padzīvojuši, mēs bijām redzējuši, kāda ir un arī paši gājām kaut kur nakts dzīvē. Gribējās uztaisām kaut ko arī varbūt savu. Visiem tāda ideja ir. Mēs paņēmām un uztaisījām. Mēs ņēmām un paši fiziski būvējām, darījām. Domājam visādas plāns, kādā veidā dabūt tam visam finansējumu, kādā veidā risināt visādas problēmas, dibinājām SIA, braucām, pieteicāmies visādām atļaujām, kā šodien atceros, gājām visiem tiem birokrātiskiem procesiem cauri. Un tad vienmēr, kad mēs prasījām visādas atļaujas, vienmēr bija jautājums, tas arī bija interesanti, kad cilvēkiem bija izbrīns, kā tik jauni cilvēki prasa šādas atļaujas, kas notiekās, kāpēc jūs to darat. Mums ticība bija, ka mums varētu tas arī izdoties, un mēs kaut kādu laiku arī diezgan ilgi mēs bijām aktīvi, mēs kļuvām par diezgan aktīviem uzņēmējiem, ne tikai tādā lokālā, tajā savā. Tad aizgāja ideja, diezgan interesanti bija. Mēs pat tādā pilsētas līmenī piedalījāmies aktīvi dažādās pilsētas aktivitātēs, pilsētas svētku organizēšanā. Mēs dažādos lielos pasākumos, kas bija, mēs ņēmām arī savu dalību, piedalījāmies. Un tie jau bija no tādiem pavisam maziem, jaungada baļu organizēšanas, ka tur, 30, 40 cilvēki atnāk līdz pasākumiem, uz kuriem nāca 1000 cilvēku. Un bieži vien varbūt cilvēki nemaz nenojaut, ka mēs viņus organizējam. Bet tas bija laiks, kad mēs vēl bakalaurā mācījāmies. Manuprāt, mēs bakalauru beidzām, un tad arī jau mums visi tie biznesi arī jau tur bija, jau citas intereses parādījās, bet tas bija ļoti interesants laiks manā dzīvē, ko es noteikti, tā bija ļoti, ļoti liela pieredze, ko mēs uzņēmām tajā laikā. Labi, naktsklubs ir un viss tas, un tas patiešām ir interesanti, bet no naktskluba līdz tai politiskajai darbībai, kurā brīdī sākās tieši šī politiskā darbība? Redzi, tas naktsklubs nekad nebija, tas bija tāds līdzīgi kā tev veidot šādu te projektu. Projektiņš, jā. Tas ir kaut kas, ko tu dari pakārtot savai pamatlietai. Visu to laiku, kamēr mums bija, kamēr mēs veidojām savu biznesu, tas biznes realizējās naktsklubā, mēs bijām uztaisījuši uzņēmumu, bet ņēmām darbā cilvēkus. Tas bija liels uzņēmums, bet visam tam pamatā bija mācības. Visam tam pamatā bija, mēs tāpatām gājām uz skolu, tāpat kā jebkurš cits students, mēs gājām uz lekcijām, kārtojām sesijas, mēs gājām, mums bija pamatlieta, un tāpat neskatoties to, kad it kā tu darbojies uzņēmējdarbībā, tāpatām gāja, kā katrs cits students gāja savā profesionālā praksē, gāju darīja savu ikdienas lietas, gāju strādāt darbu, kas veidoja manu profesionālo karjeru, un tas bija prioritāri jebkurā gadījumā. Un tieši tā profesionālā karjera man arī noveda līdz tai politikai. Tieši iesaistoties nevalstiskajās organizācijās, mēs savu tajā laikā tika dibināta Latvijas nama pārvaldnieku ģilde ar mērķi savākt kopā pārvaldniekus, kas ir profesionāli, kas ir jomas profesionāli no visas Latvijas. Un man toreiz es biju pavisam jauns, man kādi arī vēl tikko biju maģistrā, mācījos
Man bija iespēja nonākt, ka nozare, un arī man ļoti liels atbalsts bija Jelgavā no Jelgavas nama pārvaldes, kur man arī palīdzēja un virzīja šajā profesionāļu asociācijā. Es nonācu šajā ģildē pat valdē jau dibināšanas brīdī. Un tiešām tas jau tev bija, ka tu jau tādā nacionālā līmenī pēkšņi sāc apspriest jautājums par to, kur ko var uzlabot, kā var mainīt likumdošanu, kā var uzlabot procesu. Jau kā tu jau principā jau ieeji tajos pirmos soļus veids, ja. Tu nonāc pirmajā kontaktā ar Saeimu, ar valdību, jau no nevalstiskās organizācijas puses, ja. Kad tu jau nāc kā profesionāls un dod padomus, kā būtu labāk jādara, lai sakārtotu un attīstītu vienu vai otru jautājumu, ja. Un tas bija tie pirmie soļi, un tieši tas bija tas, kas tevi aizved uz to politisko virzienu. Un tieši līdz tam Saeimas deputāta amatam, kā jūs uz to izdomājāt virzienu tieši nonākt? Tas bija tas laiks, kad es tieši sāku interesēties par politiku, jo līdz tam man politika vispār likās kaut kas, tas, kas nav manā ikdienā, un es pilnīgi saprotu, domāju, ļoti daudziem cilvēkiem tā, kad būtu grūti nosaukt, kas, politiskos procesus noraksturot tur, cik katrai partijai deputāti Saeimā būtu, ja, vai kas man liekas pašsaprotam, ja, tas ne visiem tas ir pirmā lieta, vai ne, vai jums te pateikt, kas Latvijā ir iekšlietu ministrs, ja, vai kas Latvijā ir kultūras ministri, jūs tā uzreiz varat pateikt, ja, kas ir, ir jāpiedomā, ja, bet man tā ir ikdiena, bet toreiz man tā galīgi nebija ikdiena, un es vispār par tādām lietām nedomāju, un tad viens brīdis bija tieši tas, kad man tas profesionālais ceļš noved līdz tam, kad tas man lika jau padomāt, ka tu nonāc jau līdz deputātiem un tu viņiem mēģini skaidrot savu ideju par kaut ko, un tu skaties, vai viņi saprot vai nesaprot, un ja saprot, tad tev liela prieka, jo forši tu esi saklausīts, vai ja nesaprot, tad tev ir dusma, kāpēc viņi manī neieklausās, man taču taisnība. Ja? Un tajā laikā bija Saeimas atlaišana un veidojās jaunas politiskās kustības, veidojās jauna partija. Man likās tā, kāpēc nepamēģināt, ja? Kāpēc nepamēģināt, nevis iet kādam stāstīt, bet pašam pamēģināt iet un darīt. Ja? Un es biju par pārmaiņām toreiz, un es biju par reformām, ka vajag, kad ir jāiet ar kaut kādām reformām. Man konkrēti tā bija viena ļoti šaura lieta, tā bija mājokļu politika, ar kur es arī gāju un stāstīju visiem. Es arī gāju, ka tā bija man pirmā vēlēšana kampaņa, ka tur bija galvenā lieta, ko es stāstīju to, ko es redzu, kas būtu jāmaina mājokļu politikā. Un man ievēlēja Saeimā, un tas bija interesanti. Kāds bija tieši par šo ievēlēšanu? Vai ir kāds lielākais izaicinājums, lai vispār būtu ievēlētam? Tā kā? Jāiziet cauri tam vēlēšanu ciklam. Tas lielākais izaicinājums ir, vai tev piemēram, tādam pavisam jaunam cilvēkam, ja, tad tev ir jāpārliecina citi, kāpēc balsot par tevi. Ja, tev jābūt tam, tu nevari iet tikai un stāstīt to, ka tu esi labs cilvēks un ka tu labi strādāsi. Ja, un tas, ja ar tik šauru redzējumu, tad parasti es esmu novērojis, ka parasti tādus cilvēkus vienreiz ievēl un otrreiz neievēl. Ja tev ir kaut kāds redzējums, ko tu soli vēlētājiem, un pēc tam tu pie viņa arī turies, manā gadījumā, es stāstīju, ka es strādāšu mājokļu jautājumiem, un man bija redzējums tieši pa mājokļiem, kas būtu jādara, lai mājokļu jautājumi kaut mazliet sakārtotos, ja, un bija dažāda veida problēmas tajā laikā, tur bija milzīgas. Tas, ko mēs šodien pat, liekas tāds, vai tā tiešām var būt, tajā laikā bija tiešām ļoti smagnējas problēmas ar mājokļu apsaimniekošanā. Un tie visi šie
siltināšanas projekti bija tādā sākuma posmā, tas viss vēl bija tikai diskutēts, vai vispār to vajag, vai vispār to nevajag. Tas bija tāds, un tajā brīdī, kad man ievēlējies visu to laiku, arī strādāju pamatā tikai ar mājokļu jautājumiem, ar mājokļu, ar tādiem, kas bija tādi, un izdevās arī diezgan daudz, ko izdevās tajā laikā arī panākt. Tajā laikā bija ļoti liela problēma ar cilvēkiem, piemēram, tas bija uzreiz pēc krīzes. Tajā laikā cilvēki bija ļoti daudz cilvēku brauc prom no Latvijas. Daudziem bija parādi, ka viņiem bija atņemta īpašuma, viņiem bija milzīgi parādu nasta uzlikta. Un tie bija tie mājokļu jautājumi, es toreiz cīnījos par to, lai cilvēkiem dot iespēju no tām saistībām atbrīvoties. Tas bija privātpersonu maksātnespējas process, jā. Tas jau šodien varbūt ir aizmirsties, bet daudzi tūkstoši cilvēki ir izgājuši šos procesus, jo mēs toreiz sakārtojam to likumdošanu, lai viņi varētu to izdarīt, lai viņi varētu atbrīvot sevi no šīm parādu nastām, ko viņi gluži vienkārši nevarētu atdot ne pie kādiem apstākļiem. Un tas, visi šie procesi, kas toreiz bija, tas bija tas, ko es nodarbojos. Jā. Tā ir arī liela iniciatīva un tā kā aktīvi piedalīties un domāt un vispār iesaistīties. Un, kādi bija tā kā tie paņēmieni, vai tas bija jūsu tādas kompetences, jūsu personība, kas jums arī palīdzēja tā kā tikt ievēlētam, vai tā bija vienkārši jūsu aktīvā darbība visur? Pirmais tas, ka tev ir, kā jau minēju, tev ir jāsaprot, ko tu tur darīsi, ja gadījumā tu tur nonāks. Lai no tā, ka tu ienāc tajā zālē iekšā un tad tu skaties un domā, ko man tagad darīt. Ja? Tas ir pats galvenais. Un ja tev būs skaidra sapratne, varbūt plašāka par tādu vienkāršu politisku lozungu, ko taisīsim reformas, ja? Bet tas ir ikvienam, kas grib darboties, ir jāsaprot, kad ir politikā. Jāsaprot tas, ka pa politiku izmācīties, varbūt arī var, bet es esmu ļoti maz redzējis cilvēks, kas pa politiku ir izmācījušies un pēc tam iet pa politikā pamatā, jo tie ir savas jomas kaut kāda veida profesionāli. Vai tas ir, piemēram, man darbā ir kolēģi, Līga Kazlovska, piemēram, jā. Viņa ir lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja. Tad viņa ir mācījusies, viņa ir strādājusi visu dzīvi, viņa ir pierādījusi sevi nevalstiskajā sektorā, kļūst par sektoru vadītāju, un tad viņa nonāk Saeimā. Ja? Un Saeimā ir pilnīgi loģiski, viņa iet un runā un strādā tieši par veselības aprūpes jautājumiem. Ja? Un tad tas arī dod tādu iespēju ilgāk strādāt, jo nonākot Saeimā, šie cilvēki uzreiz zina, kas jādara. Viņi zina, ko viņi grib mainīt, viņi uzreiz ķerās vērsim pie ragiem un strādā. Un ikvienam, kas vēlās politikā iet iekšā, vajag ļoti skaidri saprast to savu mērķi, ko tu darīsi tajā brīdī, kad tevi ievēlēs. Ja tā nav, tad var sasniegt mērķi ievēlēties. Un ir mums tādas partijas veseli, ik pa laikam katrā Saeimas sasaukumā ir partija, kas ievēlās, un nākamajā Saeimā nav vairs tās partijas. Jo viņa mērķis bijis tikai ievēlēties. Viņa mērķis nav bijis kaut ko, tavs tādiem politiskiem lozungiem ievēlās, mēs te nāksim, būs te pārmaiņas, mēs te visu darīsim, bet ir jau jāsaprot, kas tad būs tas, ko tu darīsi, pirms tu tur nonāc. Kad tu to vari stāstīt jau kampaņās, detalizētāk stāstīt, ko tu konkrēti darīsi, un pēc tam, kad tu to tiešām sāc arī darīt, tad arī cilvēki to novērtē, un tas ir tāds, mans padoms, ko būtu jāņem vērā. Jā. Jo arī, bet tas ir ļoti interesanti, ko jūs teicāt, ka tieši arī Saeimas deputāti nav izmācījušies šo politiku, bet viņiem ir tās savas specializācijas, jo, man liekas, mūsdienās mēs kā jaunieši to līdz galam arī tā kā nesaprotam, jo tiem, kuriem es esmu jautājusi, vai grib to politisko darbību, tad uzreiz, es tur izmācīšos politoloģiju, tā kā sākšu tādu virzienu un tikai tad to politiku. Ja izmācīsies politoloģija, ar augstu iespējamību kļūst par politikas komentētāju, vai kaut kādā citā ietvarā, bet es nezinu, es tiešām nepazīstu. Varbūt ir daži
Es tā uzreiz padomājot, varētu kādus 3 nosaukt, ja, no visiem politiķiem, ko es esmu pazīst, kuri tiešām to ir izdarījuši, ja, kas ir izmācījušies to, bet pamatā jau tomēr ir, ik viens politiķis, jau tu zini, skaties, lielākā daļa, kaut kamā viņi specializējās, un ja tu būsi labs tajā, ko tu dari, ja tu būsi labs sportists, ja tu būsi labs dziedātājs, ja tu būsi labs mediķis, ja tu būsi labs matemātiķis, ja tu būsi labs uzņēmējs, ja tu būsi labs, jebkuras jomas pārstāvs, vai pat ja tu būsi labs pavārs, vienalga, kuras jomas pārstāvs, ja tu būsi šajā jomā labs, tad, un varbūt pat izcils, un varbūt pat Latvijā labākais, ja, un ja tu būsi absolūti, tad neizbēgam politiķi vienā brīdī sāks par tevi interesēties un aicinās pēc tavu padoma, aicinās tev paust viedokli un aicinās iesaistīties politikā. Jo visi politiskie spēki atbilstoši tam arī skatās, kā piesaistīt labākos politiskām partijām, lai nāk spēcīgi cilvēki, lai to komandu veidot maksimāli stipri. Daudzveidība. Un tieši tā, un tā ir tāda liela daudzveidība. Es vadu politisko partiju. Mūsu politiskajā partijā ir vairākas domnīcas. Mums ir labklājības, mums ir aizsardzības, mums ir ekonomikas, mums ir izglītības domnīca, un katrā no viņām strādā un darbojās cilvēki, kas ir tieši tās jomas eksperti. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, ka tev ir tik daudz apkārtie speciālisti, ja, kas palīdz tev arī ikdienā veidot to politiskās partijas domu, un tikai tad, jo tev ir labāk šie cilvēki, jo tu esi arī spēcīgāka partija. Komandā ir liels spēks. Jā. Protams, mums, kā domā, cik mums partijā cilvēki? Aptuveni. Daudz, man liekas. Aptuveni. Nezinu, 20, piemēram. Tur. Partijā? Vairāk. Tas apjoms, cik jums liela tā komanda? Komanda visam? Partija mums kopumā ir aptuveni 1500. Tā partija. Jā, tas ir tas izmērs, par ko mēs runājam. Partija apvienībā mums ir vairāk kā 2000, jo mums arī citas sadarbības partijas, jā. Un tikai partijā viena mums ir reģionāls nodaļas pa visu Latviju, un katra nodaļa ir autonoma, un tad tā struktūra, ja, viņi jau visu laiku uzsūc, visu laiku koncentrē, uzrunā spēcīgus, reģionāli spēcīgus līderus, cilvēkus, jauniešus. Mēs attīstam jauno līderu akadēmiju šobrīd, lai mācītu jaunos cilvēkus, dot viņiem zināšanas, kā sev pasniegt, kā strādāt ar sociālajiem tīkliem, kā strādāt, izzināt dažādus procesus, izzināt, piemēram, kā strādā izglītības sistēma, kā strādā valsts pārvalde, redzēt, kā strādā ministrijas, pašvaldības. Mēs ieguldam savos jauniešos, lai viņi augtu pa tiem jauniem līderiem un varētu palīdzēt partijai tālāk attīstīties. Tas ir patstāvīgs darbs visu laiku, un tā ir ļoti liela dažādība, kas ir. Bet, protams, katrā partijā ir tie partijas vērtības, ap kurām tad šie visi cilvēki, vienalga, ko viņš pārstāvētu, tad dienas beigās sakoncentrējās. Bet pateikt tā, kad, manuprāt, ja tev patīk politika un tu gribi iet politikā, tāpēc jāiet mācīties politoloģiju, nezinu, lai piedod man politoloģijas pasniedzēji, ja, bet, manuprāt, tev vienkārši jābūt labākajam. Pat tad, ja tu būsi politoloģijā labs politologs, arī tad tu būsi interesants. Un mums jau ir politologi, kas ir Eiroparlamenta deputāti, ja. Nonākuši. Mums ir žurnālisti, vesela virkne, kas ir no žurnālistikas nonākuši politikas augstākajās pozīcijās. Tā kā tas ir, tev jābūt labākajam tajā, ko tu dari. Un tāpat kā visur. Un tad tev arī izvēlēs. Un būs kam patīk, būs kam nepatīk. Būs viedoklis. Pa politiķiem vienmēr ir viedoklis.
man nākot šeieni, man jārēķinās to, ka man kāds noteikti pateiks kaut ko sliktu, bet kāds arī pateiks kaut ko labu. Tā nebūs, ka ja viss saka tikai labu, tad tas nav labi. Tad ir viss slikti, tad esi nonācis jau. Tas jau kaut tāds demokrātijā tas īpaši labi nav. Vienmēr būs, kas tev pakritizēs, un tas ir veselīgi, tā tam jābūt. Bet tas ir iedvesmojoši, jo maz cilvēki runā par to, cik tā vispār deputātu šī daudzveidība, cik viņi katrs specializējas savā jomā un pārzina tieši savas lietas, nevis to politiku. Bet tieši labi, partijā jūs esat ļoti daudzi, un visas tās saites, bet jūsu paša komanda, ikdienas komanda, jūs esat vairāk pats par sevi, vai jums ir tie tuvākie cilvēki? Protams, un tās komandas, viņas jau dažādas. Tev ir kas tev ikdienā palīdz. Man kā partijas vadītājiem, protams, mana komanda ir mana partija. Un ik viens cilvēks partijā, gan es domāju par šo katru cilvēku, kas mūsu partijā, gan arī es cenšos realizēt visu kopējo partijas ideoloģiju, partijas mērķus, mūsu visu kopīgi uzstādītos mērķus. Tā ir mana atbildība un mana virzība uz priekšu ir pateicoties tai manai komandai, kas man palīdz to darīt. Tā ir mana partijas valde. Mums ir valde kā lēmēja institūcija partijā, kas pieņem tos politiskos lēmumus, kas ir politiskā līmenī. Gan organizējot, vienalga kaut vai šobrīd pašvaldību vēlēšanas organizējot vai citus lēmumus. Tev ir saimā, tev ir saimas frakcija, tev ir saimā tie saimas deputāti, un arī tā ir mūsu kopīgā komanda, kas mēs kopīgi visi strādājam kā viena komanda. Un, protams, ministra amatā man ir ministra birojas, man ir ministrijas arī, viss ministrijas aparāts, kas palīdz man ikdienā realizēt tās lietas, par ko mēs runājam. Ja es saku, ka mums ir jāsamazina pārtikas cenas veikalos, tad tā ir ļoti liela komanda, kas man palīdz šo mērķi sasniegt. Es dodu, pirmkārt, es saņemu atbalstu no saviem tuvākajiem, tas no savas partijas, un tālāk jau šo uzstādījumu es eju tālāk uz ministriju, un tālāk uz citiem, uz valdību, uz saimu, visur, kur tas jautājums nonāk, un lai tam sagatavotos. Tā ir ļoti liela komanda, kas iesaistās tajā, lai šo mērķi sasniegtu. Labi, mēs izrunājam tieši to saimas deputāta daļu arī un pieskārāmies jau šiem ministra amatam. Un es gribu saprast, kāpēc tieši jūs arī izvirzīja pa to ministru. Vai tās bija tiešām jūs kāda tāda spilgta, stiprā īpašība, kompetence? Kas bija tieši tas izšķirošais, varbūt pat varētu teikt? Es domāju, ka tie pamatā bija politiski apsvērumi, un tomēr es vairāk kā 10 gadus esmu jau politikā. Man ir iepriekš arī bijusi politiskā pieredze strādājot ministriju sistēmās. Esmu bijis arī gan satiksmes ministrijā strādājis, gan ekonomikas ministrijā pie dažādiem ministriem. Un man bija tās zināšanas iepriekšējās, kas ir nepieciešams, un arī redzējums, kas sakrita premjeras redzējumu par to, kur tad mums vajadzētu fokusēties, runājot par ekonomisku attīstību. Un tie arī bija tie priekšnosacījumi. Un, protams, arī lielā mērā arī pašam tā vēlme tiešām panākt pārmaiņas, tiešām iet un izdarīt kaut ko savādāk. Šodien mēs esam Jelgavā, un Jelgavā mums top jau 2 koku mājas, 5 stāvi īrsnami. Tas bija tas, ko es gribēju realizēt. Es gribēju, lai mēs par to nevis tikai runājam, bet beidzot sākam realizēt. Un tas notiekās. Es redzēju un zināju daudzus lielus projektus, kas ir tādās ieceru stadijās, kuriem vajag tiešām saņemties un viņus realizēt līdz galam. Un kaut vai zirņu proteīnu rūpnīca pat Jelgavā, kas tiks attīstīta. Tas nenotiek tas nenotiek tāpēc, ka notiek. Jā. Tas notiek tāpēc, ka tur bija ļoti liela komanda un ļoti mērķiecīgs darbs, lai saliktu kopā to puzli tā, lai šodien tā rūpnīca, kas te no loga mēs varam viņu redzēt, ja, viņa tur tālāk ir, lai viņa reāli taptu, un es zinu, ka pēc gada viņa sāk strādāt. Un tās būs jaunas darba vietas, tas būs kaut kas jauns. Un tas ir tas, kas man
pašam bija tas, kas mani virzēja. Es redzēju ļoti daudz neizdarītas lietas. Pašsaprotams, neizdarītas lietas. Un man arī gribējās, un man ir prieks, ka mums izdodas mainīt un izdodas panākt rezultātu. Un mēs tā ļoti mērķiecīgi ejam. Protams, mēs ejam dažādiem uzstādījumiem, bet ir pamatlietas, kuras mums izdodas sakārtot, un par to man liels prieks. Un jūs arī tā kā gaidījāt, ka jūs arī varētu būt tas ekonomikas ministrs, vai pat nebijāt līdz galam aizdomājies par to? Tā viennozīmīgi nebija man tā laika prioritāte. Tas bija tas ieņemamais amats, tas man nebija izšķirošs, vai es iešu vai neiešu pa ekonomikas ministru. Man daudz svarīgāks bija jautājums par to, kādas pārmaiņas es un mana komanda mēs vēlamies veikt, un kas ir tie mērķi, kāpēc mēs iesaistamies valdībā, kāpēc mēs uzņemamies atbildību. Un mēs to realizējam. Mēs skatījāmies, domājām, mums ir redzējums par reģionu attīstību, mums ir redzējums par lauksaimniecības attīstību. Mums bija ļoti grūti nostīties, kā lauksaimniecība pārvēršās par nevis lauksaimniecību, par birokrātisku procesu, kur zemnieks nevis ar lauku, bet vada papīros datus iekšā. Pie datora sēž visu laiku un vienkārši nodarbojas tādām birokrātiskām procedūrām. Bija ļoti smagas situācijas, kas lika mums, tiešām mēs nācām savu redzējumu un daudz ko esam arī izdarījuši. Tad no vienas puses jūs jau esat tajā vietā, kur jūs vienmēr gribējāt būt šīs pārmaiņas veicinot. Tas ir instruments, kā tu vari panākt šo pārmaiņu realizāciju. Politikā tev ir instrumenti, un ministrija nav nekas vairāk kā instruments, caur kur tu realizē politiku, ja tu koncentrēsies uz to, būt vai nebūt ministram, vai būt vai nebūt kādā ministrijā, tad tu zūd jēga, līdzīgi tieši tāpat, kā es to teicu par ievēlēšanos Saeimā. Tev jāsaprot, ko tu tur taisies darīt, kāpēc tev vajag to, kas ir tas mērķis, ko tu gribi panākt. Un ja tev tā nav, tad nav jēga, tad tu ieņem ministra amatu. Tas ir būtiski, jo man liekas, citi to vienkārši iet, lai tikai to amatu. Tā sanāk cīņa pa krēsliem. Un ja tu gribi cīnīties pa krēsliem, tad tas nav ilgspējīgi. Tas ik pa laikam notiek, bet ja kāds par to uztver kā pamatlietu būt konkrētā vietā, tad tas stāsts ir beidzies. Mums absolūti tā nav. Mēs skatāmies to, ko mēs varam izdarīt. Man šodien ir skaidrs, ko es gribu panākt, ko es gribu panākt pēc mēneša, pēc pusgada, kādi ir mani mērķi. Un es uz to ļoti mērķiecīgi eju, un visa mūsu komanda tieši tā arī strādā. Mēs skatāmies, ko mēs gribam. Šobrīd demogrāfijas jautājums ļoti aktuāls. Ja? Mēs gribam panākt izmaiņas. Mums ir ministrs, kas ir par to tieši atbildīgs, un viņš šo jautājumu prioritizēs. Esmu droši, ka mēs tiksim pie pārmaiņu rezultātu. Vēl šajā gadā mēs izdarīsim pietiekoši daudz lietas, lai tomēr arī tur, lai mēs iedot kaut kādu pagriezienu perspektīvu demogrāfijas jautājumu risināšanai. Un kas ir šie tālākie mērķi? Varbūt, kad pat gan amatā, gan arī projektu un sasniegumu ziņā? Tālākais mērķis mēs esam nodefinējuši. Mēs gribam dubultot Latvijas ekonomiku 10 gados, un to mēs esam ļoti skaidri definējuši. Un viss, kas ir tam pakārtots, viss, kas no tā izriet, tas viss. Visas tālākās darbības mēs vērtējam tikai no šī mērķa, vai šis lēmums pieņemtais mums tuvina vai netuvina šī mērķa sasniegšanai, vai tas, ka kreditēšanas apjoma Latvijā atpaliek 2 reizes no Lietuvas un Igaunijas, mums tuvina mērķim dubultot ekonomiku vai netuvina. Ja lai paliek kā ir, bet tas tā galīgi nav, tad tur kaut kas ir jāmaina. Un tāpēc mēs nākam ar priekšlikumiem, idejām, kādā veidā kāpināt kreditēšanas apjoms Latvijā, lai pēc iespējas vairāk naudas būtu mūsu ekonomikā, lai mums būtu jaunas darba vietas, lai mums būtu iespējas iedzīvotājiem saņemt labākas algas, lai celtu labklājības līmeni. Tas viss ir veids, kā mēs skatāmies uz ikvienu jautājumu. Mēs uzstādām ambiciozus mērķus. Mēs negribam samierināties ar tādu
vienkāršu piekrišanu tam, ka šis ir, nu tā kā, mēs lai gribam to iet ar Latviju ambiciozu un augstu, iet jā. uz priekšu, un lai visi tam notic, un lai visi iet un dara vairāk nekā viņi no viņiem ikdienā prasa, un tad arī būs rezultāts. Kas jums vispār liekas tas kāds jūsu konkrētais brīdis vai lēmums, kas vispār atvēra šo politikas pasauli? Vai tā bija tā kā tāda vienkārši iesaistīšanās tā kā maksimāli visu un šī aktīvā darbība? Tā kā? Nu, es domāju, es nekad nebiju domājis, ka es būšu politikā Jā. pie tam, un man dzīve ieveda tajā visā iekšā, un es strādāju šobrīd un darbojos kā politiķis, jā, bet tas sākuma posms viņš jau bija, viņš bija ārkārtīgi vienkāršs un ārkārtīgi nevainīgs, un es domāju, tas tāpat kā absolūti lielākajai daļai no politiķiem, ja tādu godīgi atbild uz to jautājumu, nav jau daudz tādu, kas mērķtiecīgi viņš teikt, no rīta pamostās, es gribu būt politikā, ja, un visas iešu un būšu politikā, ja. Nu, tādi ir, bet tas ir ārkārtīgi maz tādi pamatā, jo cilvēkam viņi kaut ko dara un viņi nonāk saskarsmē ar valsti, tieši tāpat kā man tas bija, kad es nonāku pirmajā saskarsmē ar valsti, un vai tas ir vēlme kaut ko darīt savādāk, vai tā ir vēlme palīdzēt kādam, lai viņam labāk izdodās, un tu ļoti tici tam viņa plānam, un tu ej un palīdz, lai viņam izdotos, vai arī gluži pretēji, tu esi kaut ko tik pret kādu, ja, ka tu esi gatavs iesaistīties, lai cīnītos pret to konkrēto ideju. Ja. Un man varbūt savā ziņā bija pa daļai no visa šī, kas man lika pievienoties un iet iekšā un pārbaudīt savus spēkus tajā visā. Un kādu laiku es tur esmu un darbojos. Te dzīve arī dabiski ievedīs tā kā to cilvēku Tieši tā. pareizajā vietā. Un labi, ceļš ir gana interesants un sarežģīts, bet vai arī ir bijušas tādas tiešām kļūdas? Tā kā karjeras sākumā vai pat vidū beigās vienalga, bet tādas tiešām izteiktas kļūdas, no kā jūs varējāt patiesi mācīties. Mēs visi esam cilvēki, mēs mācāmies un galvenais, lai tas arī neietekmē to pašu cilvēku, bet kā jūs no tā iemācījāties? Nekļūdās tas, kas nedara. Jā. Un, ja tu dari, tad tu vienmēr kļūdīsies. Un arī es pieļauju kļūdas. Gan kā ministrs esmu pieļāvis kļūdas, gan arī kā politiķis, gan kā pirmajās dienās jau sākot strādāt. Es esmu politiskā karjerā izgājis ļoti lielam virpulim cauri. Ja to var tā saukt, ir ļoti, ļoti dažāda pieredze uzkrāta un es teiktu tā, ka kļūdīties kļūdas var arī šeit atkārtoties, ja, bet vienmēr ir ļoti, ļoti svarīgi paškritiski uz to skatīties un mācīties no tām kļūdām un vienmēr uzdot jautājumu, ko es varu darīt labāk un ko es varu no tās situācijas mācīties. Pat smagi politiski brīži, kas man ikdienā ik pa laikam notiek. Es sev vienmēr atrodu brīdi, kad es varu pats padomāt, pamodelēt, paskatīties, kas bija tas, kurā brīdī es pieļāvu to kļūdu, kurā brīdī kaut kas tika pateikts ne tā, kurā brīdī, lai uz priekšu ejot, tu no tā mācītos. Un tas ikvienā dzīves posmā, ikvienā dzīves situācijā, arī ikvienā, vai tā ir politika, vai tā nav politika, ja tu gribi attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību, ir svarīgi nevis aizmirst, bet saprast, kas bija, lai tev būtu labāk iespējas nākotnē to neatkārtot. Tāpat arī biznesā, ka mēs darbojāmies. Mēs arī tad pieļāvām kļūdas, kaut kas nebija ne tā. Ir svarīgi atcerēties, kas, saprast, un tas palīdzēs neatkārtoties tam vairāk. Varbūt arī tā kā ir bijis kāds tiešām kritisks krīzes moments, ka ir bijis tās, es gribu pilnīgi kaut ko citu savā dzīvē darīt. Vai jums arī patīk, vai viss ir diezgan labi? Nē, protams, kad ir grūti, ja, bet ir jāsaprot, ka nevienā vietā nav viegli, absolūti nevienam, un jāsaprot, kad ja tu kaut ko gribēsi darīt un panākt rezultātu, varbūt panākt vairāk nekā no tevis prasa, tas prasīs papildus piepūli, tas prasīs vienmēr kaut kādu, varbūt piedzīvot vilšanos, ja,
viss tas tā ir dzīve, ja? Un arī politikā, protams, ir bijuši brīži, kad ir, kad uzdod sev dažādas jautājumus, ja? vai tiešām tas ir to vērts, ja? un kāpēc tas viss, un kad tu nonāc tādā, varbūt, smagākā situācijā, bet nevienam nekas viegli nav apsolīts, ja? Un, ja tu gribi dragāt, tad jādrakā ir. Jā, un jums apkārtējie cilvēki, kas ir bijuši tādi jūsu vissvarīgākie un īpašākie jūsu atbalstītāji? Kuri ir bijuši jums blakām, arī tajos grūtākajos momentos? Tie jau vienmēr tuvākie kolēģi, ja? Tas ir, tā ir tā tuvākā komanda, vai ne? Un tad katrā politiskajā procesā tev jau šeit tās komandas pamainās, bet ir arī cilvēki, kas ilgāku laiku ir, pie kuriem tu vari vērsties pēc padome. Ja? Protams, es domāju, katram politiķim tāda ir, un arī man ir paveicies, man ir daudz pieredzējuši cilvēki apkārt, kur es varu vērsties pēc padome. Gan pie augstākās padomas deputātiem, kas balsoja par Latvijas neatkarību, es pazīstu gan daudz, un šie cilvēki nekad neliec savu padomu grūtos brīžos, kuriem ir ļoti liela dzīves skola. Gan arī man arī saimā kolēģi, kuriem ir liela dzīves pieredze un politiskā pieredze. Šādā ziņā man ir ļoti paveicies, kad man vienmēr grūtos brīžos ir pie kā vērsties un prasīt padomu, kas vienmēr var arī man palīdzēt. Ja, un tas arī ikvienam ir, arī mans aicinājums vienmēr ar cieņu jāsturās par saviem kolēģiem un jānovērtē arī viņu izdarītais, un arī pat tad, ja viņi varbūt kā manā gadījumā ir arī daži tādi, kas nav tādā aktīvā statusā šobrīd, ja, kas varbūt jau ir prom no politikas, ja, bet cienot viņu dzīves pieredzi, ik pa laikam ir vērts apveicāties, lai nepieļaut kļūdas. Jā, tad tā komanda ir svarīga un tie atbalsta cilvēki. Protams. Jā. Labi, saruna ir tiešām gana vērtīga bijusi, un tāds noslēdzošais jautājums varētu būt, ko jūs ieteiktu jauniešiem, kuri sapņo par līdzīgu amatu vai par tādu pašu amatu kā jums? Vienkārši dariet to, ko jūs darat ikdienā, vienalga, kas tas būtu. Kā es minēju, šobrīd, ja tas ir pa skolas laiku, tad viennozīmīgi mācīties. Atcerieties to, ka skola viss tas, ja jūs gribat tādu karjeru kā manējā karjeru, ja jūs gribat iekļūt ministra amatu, tad bez izglītības nebūs iespējams. Tas jūs vienkārši sev diskvalificēt, tā ir diskvalifikācija uzreiz momentāli. Ja? Tad pats galvenais ir mācīties, iegūt labu izglītību. Es pat teiktu, bakalaurs aizmirstiet, maģistris ir absolūtais minimums. Tas ir tev līdz 25, 26 gadiem vienalga, ko tu dari ārpus mācībām. Tu vari pēkšņi kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, tu vari pēkšņi kļūt par veiksmīgu sportistu, tu vari pēkšņi kļūt par veiksmīgu kaut kādus jomas pārstāvu, bet neatkarīgi no tā veidot savu nākotni, mācības prioritāri. Saglabā mācības prioritāri, tas būtu tas mans galvenais ieteikums, lai tu pēc tam veidot ilgspējīgi arī to savu nākotnes karjeru. Ja tu to neizdarīsi, es domāju, tā ir augsta iespējamība, ka tu pats sev ierobežosi nākotnes iespējas. Un tas ir galvenais, ko tev vajag. Un pēc tam, tad ir tā otra lieta, tad tas, ko tu dari to ar aizrautību, dari to vairāk nekā no tevis prasa, mēģini izzināt pašu jaunāko, būt atvērts jaunajam un ej uz priekšu vienkārši. Un tad tev arī būs tas rezultāts, un tad tā iespēja nonākt ministra amatā vai premjera vai prezidenta amatā pavērsties daudz plašāk. Galvenais mācīties, un tad dzīve jau tās iespējas, darītājiem dzīve jau tās iespējas diezgan pavērsīsies. Šajā brīdī es sev atceros, ja, milzīgs vilinājums bija iedomāties, ja tev ir 20 pāri gadi, 21 gads, tu mācies par studentu, un es jau vairs neatceros, cik mēs tur pelnījām, ja, bet mēs pelnījām ļoti pieklājīgi, un es domāju, ka
daudziem maniem vienaudžiem pie tādas situācijas varbūt būtu milzīgs kārdinājums vispār uzdot jautājumu, kāpēc vispār es eju uz to skolu, tev tur ārā ir jauna mašīna, tev tur viss notiekās, tev it kā visam dzīvē viss pietiek. Bet man ir liels prieks, ka mēs arī savu, ne tikai es, bet arī mans biznesa partneris, mēs abi kopā tomēr to darījām un gājām un uzskatījām, ka tā ir tā pamatlieta. Un arī skatoties, kā viņa karjera šobrīd ir attīstījusies, nav tā sliktākā, bet visam tam pamatā tomēr bija, ja nebūtu izglītības bāze, tad diez vai kaut kas sanāktu. Atziņas no šīs sarunas ir tiešām daudz. Paldies, ka atvēlējāt šo laiku šodien. Tiešām tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Un paldies klausītāji, ka klausījās šo epizodi. Cerams, ka ieguvi sev jaunas atziņas vai vienkārši atbildējām uz tev ieinteresējošiem jautājumiem. Tā kā noteikti piesakojiet mums arī @karjeras formula Instagramā, lai sakotu līdz arī nākamajiem viesiem un aizkadriem. Un uz tikšanos nākamajā epizodē veidojam šo formulu kopā.